Kas īsti ir meža zvēru gardumi, ko viņi ēd pirmais? Sveiki! Esmu Magnus Grauduls, pārstāvu uzņēmumu Mežs un vide. Ikdienā nodarbojos ar mežsaimniecību, meža īpašumu apsaimniekošanu un arī pats savā mežā saimniekoju. Un tad man ir tāda reizēm interese vispār kādā veidā to mežu saimniekot un kas tur īsti notiek. Un tad ir neliela iežogot platība, ko es izmantoju kā referenci, kas notiek, ja ir uzliks apkārt žoks un tur meža zvēri tur kādreiz iekļūs, bet īpaši daudz jau tur viņi nav. Un kas tur pat apkārtējā mežā. Un tas ir kaut kāds eksperiments kāds 4 gadus. Te ir gan dabiskā veģetācija, gan kaut kas piestādīts. Un tad bija tāds uzkrītas koks virsū. Kaut kāds žoga posms bija pielocīts pie zemes, un pēc pēdām spriežot ir kaut kāds paliels briedis te ir iekļūs iekšā, un tad kurš koku sugas viņš ir ēdis pirmās. Viena no tām ir kļava. Ir piestādīts kļavs. Man it kā apkārtnē mežā kļavs ir ļoti maz, bet viņas ir. Pēc tā augšanas tipa gāžas, lapjā gāžas viņš te varētu augt. Bet tā izskatās, ka gan stirnas bieži vien apkož galus jaunām kļaviņām un arī briedis vienkārši. Tas kļavs ir garšīgs. Otra suga, kas ir tiek ļoti smuki ēst, un arī šajā vietā šitas ir kaut kāds pelēkais kārpus vai pūpolvītols. Tam ir nolausta galotne, un te var redzēt ir apkosti visas lapas, jā, un tā ir viņa barība bijusi. Pat tālāk ir liepa. Liepas ar man tā kā ir maza. Kaut kas mežā bišķiņ aug, bet izskatās, ka šoreiz tā liepa cilvēkam ir garšīgi salātos, svaigās liepas ēst, bet tas meža zvērs to nav ēdis. Te ir vēl viena situācija. Te ir tāda nolausta kļava. Ļoti svaigi, viņa pat nav paspējis apvīst, tas varētu būt lapas gan ir apgriežušās viņām otrādāk, varbūt kādu dienu apakaļ. Interesanti, kad skaties uz tiem koks ir nolausts, lapas ir jau sagriezušās otrādi, viņam vēl kaut kāda konekcija ar to sākumu ir, bet nograusts ir pats gals, tas laikam bijis garšīgāk, bet izskatās, ka varbūt tā interese te nav riktīgi bijusi par ēšanu šobrīd. Viņam ir kaut kāds ragu laiks, un tad te ir atkal kārtējais pūpolvītols, tas gan ir apļambāts no galiem, vismaz daļā nolaust un notrīt ragi. Tātad tas mēģi sugas iespējams ir cits kā egle, bērs vai kaut kas tāds, ja ir šitādi te, tad tos viņš ļoti labi ēd. Un te tādu peļķē var ļoti labi redzēt pēc pēdām, kas te tā kā gājis ir. Izskatās, ka tas varētu būt kaut kāds vairāk tā kā briedis. Un tādas pēdas. Zvērs nav skādējis arī saldo ķirsi. Tas bijis tāds jau tīri paliels koks. Kaut kāds 3 metri, kaut kād 1,80 m augstumā nolausts. Un kas ir interesanti, kad viņš patiesībā no tā ķirša vispār neko gandrīz nav ēdis vai vispār nav ēdis. Iespējams, kaut kāda darīšana ir bijusi vairāk ar ragiem nekā ar ēšanu. Noēdis gan viņš izskatās ir šitien te kaut kādu galu un kaut kādas aplauzes, kaut kādas sānzārs. Tā tas te meža iet, blakus ir vēl kāds ķirsis, izskatās, tas ir pa laimi ir vesels. Te ir mežābeli. Visā tā meža bumbieri laikam arī nolausta galotni. Ganrīz izskatās nekas nav ēsts. Ja kaut kas skrāpēts, tas ir kaut kāda darīšana ar ragiem acīm redzami. Un ko darīt ar šādu aplaustiem kokiem? Varbūt izaugs kaut kas arī vērtīgs, tad vienkārši tās nolaustās galotnes ir kaut kāds nazis pie rokas, var vienkārši nogriezt nost. Un tad tālāk, lai tā daba pati tiek galā, kas būs galotne un kas te notiks. Un vēl viena koku suga, kas nav stādīta, ir dabisks, tas ir segliņš. Un ja mežā tie segliņi ir ļoti maz, viņi stipri apgrauz, tad šeit tomēr viņi labi sējās.
Un tad pavērojot to starpību, kā tā segliņu populācija ir iežogotā platībā un kā viņi ir apkārtnē, ir pilnīgi skaidrs, kad segliņš ir kaut kāda, it kā viņš ir indīgs, bet tomēr kalpo kā meža zvēru barība, jo arī kaut kur dabās var staigāt tur redzēt, ka bieži vien tās segliņa audzes riktīgi nograusts. Tad būtībā tā ir vēl viena tāda pameža krūmu vai maz koku suga, ko būtu vērts atstāt kā meža zvēru barību. Un šitais ir parastais pīlādis, un paskatoties, cik daudz tas pīlādis ir reāli, te pa to rogu var salasīt, un kas ir ārpusē, pilnīgi skaidrs, kad arī pīlādis ir tas, ko meža zvēri labprāt ēd, un tas būtu atstājams arī visās jaunaudžu kopšanās un citās kopšanas cirtēs. Tas arī kaut kāds apstiprinājums, ko kaut kad lasīju, ka zviedri ir pētījuši nošauto āņu vēders, un tad būtībā tur bija nedabiski daudz pīlādis pret to, cik viņš ir reāli sastopams dabā. Tad kaut kāda iemesla dēļ tie aļņi bija ēduši pīlādžus. Un tad, vēl viens, ko meža īpašnieks var atstāt, ir atstāt vienkārši pīlādžus, un tādā veidā viņš pasargās savus mērķu sugas no graušanas. Un tas jau ir ārpus žoga, kur ir jaunaudzē, acīm redzot, bijis auns. Viņš ir nolauzis to egles galotni un apkodis viņai viss pumpurs. Tad redzēsiet, tā egla kāds no zariem ieņems galotnes vietu, tad tur būs labi. Ja nē, tad tā egla būs tāds kušķis. To pašu to viņi dara ar bērziem. Es esmu redzējis, ka tās bērze jaunaudzes ir pilnībā nopostītas. Un šis ir ārpus žoga. Un šeit ir iemesls, kāpēc jaunaudzē ir vajadzīgs gan apsis, gan kaut kādi kārklaveidīgie, tāpēc, ka šitā vispār ir bērze jaunaudze. Un te ir, viņi jau šobrīd nav kopti, bet drīz būs pienāks jau laiks kopt jaunaudzi. Un es esmu laimīgs, ka tie aļņi brieži apkož visus galus šitiem te apsēm un pupolvītoliem. Te var redzēt pilnīgi viss, kas ir aps, tas ir apkosts, pupolvītols apgrausts. Un tā ir aps ir viena no barības bāzēm alnim un briedim. Un tad būtībā atstājot kaut kāds aps jaunaudzē, viņi kalpos kā zvēru barību, jo šobrīd kā komerciāli tās sugas pie šīs zvēru blīvuma apsi audzēt es neredz jēgas, bet te var redzēt, principā viss, kas ir apsi, viss ir pa ziemu apkosts, apsi ataugs, un te, teiksim, veidosies šitanī te apkārtnē tāds apškārkla krūmāja pudurs, kur es arī jaunauģu kopšanas laikā neko nedarīšu, ar tādu, lai te viņš veidojās tāds zem auguma, un lai tas lops te kaut ko barojās. Te var redzēt, principā, visi apkosts, viņš ir kaut kur gājis, un viss pēc kārtas ir būtībā, var redzēt, ir visur galotņi kodumi. Tas ir jārēķinās, ka vienmēr ar to dabu ir kaut kā jādalās. Te atkal sākās apkosts, no tās apkostas nekas prātīgs nesanāks, te ir kārkli, būtībā visi līdzeni nofrizēti, visi gali te ir pa vidu kāds bērziņš. Tas izskatās, ka nav apkosts. Tātad ir pilnīgi uzskatāms skaidrs, kāpēc ir jaunaudzēs būt atstājami kārkli, jo tā arī kalpo kā tā zvēru barība. Vienkārši te viss ir kaut kas ar nokostām galotnēm. Te ir, kur kaut kas jau lielāks bijis, tad tās apsis ir vai nu apkosts, un te jau kādai apsei, lai tikta to savu lielo muti alnas pie pumpuriem, ir 2 metru gandrīz augstumā nolauzis, un tad nokodas visu galu. Un šitā ir vēl viena izcila pameža suga, kas var izaugt ar kā maziņš kociņš, vai liels krūms, vai otrādāk. Tas ir krūklis, viņam ir rudenī tāds melns ogs, un tad tas, kad kaut kur brieži te nāk, tas ir pirmais, ko viņi aplauž. Kad te ir viens krūklis ar nolauztu galotni, te ir kaut kur arī nākošais, kur jau kaut kad pagājuši gadu ir nolauzti, viņi samērā labi viņu lauž vasarā.
Krūklis mēdz augt vairāk, kur ir kāda slapjāka augstuma, ir kaut kāda sakara ar kūdru. Un būtībā viņš parasti mērķi kokiem audzēt netraucē, un tad būtu vēl viena suga, kas būtu atstājama. Ja būtībā te audzes malā visi krūkļi ir apgrausti, un tad visreālāk viņš ir ēdis šos krūkļus, nevis mērķi kokus. Un, tāpēc tos krūkļus arī, ja viņi aug, viņus var atstāt pudros grupās, jo, teiksim, kaut kādu normālu koku augšanu viņi parasti nesasniedz, un tad var atstāt tādu kaut kādu metrīgu, 2 metrīgu, kāds viņš tur ir, un lai tas kalpo kā zvēru barība. Tātad tāds neliels kopsavilkums, kad ja mēs domājam par to, kad nodarboties komerciāli ar mežsaimniecību, tad mēs parasti fokusējamies uz tiem kokiem, kam ir vislielākais noiets. Egli, bērs, priedi, kaut kādā veidā melnāksnes, alksnes, jā. Un bieži vien, lai tos sugas veicinātu, mēs izgriežam pilnīgi visu pamēžu. Ir īsti tos augus, kas nevar izaugt kā koki, kas kaut kur pamežā paliek, kas ir kaut kādi kārkuli, pūpolvītoli, segliņi, pīlāģi, krūkļi un tā tālāk. Bet arī pat laikā mēs surojamies par to, ka meža zvēri ēd mūsu mēķu kokus. Un tad, ja mēs viņiem atstātu vismaz kaut kādu barību un paskatītos, ko mūsu mežā vai jūsu mežā tas zvērs ēd vislabprātāk, tad arī tos atstāt un būtībā, ja tur kaut kāds krūms aug iekšā eglē, var vienkārši viņam bišķiņ pa perimetru nogriezt, lai tā eglē ir gaisma un egla augt uz augšu vai bērs, un tas krūms, lai tur apakšējā pamežā arī paliek. Un tad, meža zvērs ar tomēr, viņš negrib visu laiku ēst monoēdienu, viņš kaut ko izvēlās, un tad, ja jaunaudzē ir dažādība, tad ir kaut vai statistiski mazāk iespēja, kad viņš bojās mēķu kokus. Un te, teiksim, šajā bērza jaunaudzē bija pilnīgi skaidrs, ka viņš ēd labprātāk apses un kārklus un atstāja, un bērzs nebojā. Atkal iežogotā platībā bija pilnīgi skaidrs, ka viņam priekšroki ir ķiršiem kļavām, un tiem arī ir vieta mežā būt. Un tātad tas, kas visiem meža zvēriem, kāpēc tāda ņemšanās ir nedaudz tāda dīvaina situācijas, varētu teikt, jo meža zvēri pēc būtības pieder valstī, vismaz tādā veidā, kad viņi kļūst beigti, tas ir valsts īpašums, bet tā atbildības tur nav nekāda. Meža īpašniekam pašam ir jārisina tie jautājumi, un tāpat laikā valsts ir noteikusi ierobežojums laikā, telpā un skaitā, ko var darīt ar meža zvēriem. Ir kāds izrēķinājis vidējos skaitļus, bet viņi vienkārši grauž mūsu kokus, un tur meža īpašnieks tā pa lielam neko izdarīt tur arī nevar. Vismaz runājot par meža zvēru skaitu samazināšanu, tas, ko viņš var izdarīt, viņš ir vienkārši var dažādot to sugu skaitu savā mežā, un tad arī no tā arī strādāt un saimniekot tā, lai dabai labi un pašam labi. Ja interesēja tos ēdamo sugu sarakstu, vismaz tas, ko viņi ēd manā mežā, to es ielikšu tur lejā, kaut kur būs video aprakstā. Ikdienā es apsaimniekoju gan savus mežus, gan arī sniedzu pakalpojumu meža apsaimniekošanā un sniedzu konsultācijas. Es strādāju pamatā pa kurzemi, un man ir kolēģis, kurš strādā par vidzemi. Tad, ja jums interesē kāds jautājums saistībā ar meža apsaimniekošanu, ar konsultācijām par mežsaimniecību, tad labprāt to sniegsim par meža meliorāciju un tam līdzīgs ar īpašumu saistīts jautājums. Paldies! Tātad kontakti ir aprakstā. Mani sauc Agnis Graudulis, esmu mežkopis no uzņēmuma Mežs un vide. Paldies! Atā, tiekās mežā!